Šajā projektā mēs izstrādājam ierīci, ar kuras palīdzību ārsti pirmo reizi saņems kvantificētu skaitļos izmērāmu informāciju par ādas rekapitalizācijas parametriem. Ārsti jau izsens novērojuši, ka tāds vienkārši funkcionāls tests, kad ar nelielu piespiedienu spēku tiek iegūts gaišs ādas pleķītis, kurš pēc tam atgūst savu apkārtējo ādas krāsu. Šis laika parametrs tiek saukts par rekapitalizācijas laiku, un tam ir ļoti augsts diagnostisks potenciāls dažādās medicīnas jomās, tostarp arī intensīvajā terapijā, reanimācijā, situācijās saistītu ar dzīvības funkciju uzturēšanu. Šajā sensorā ir iestrādāts iekšā spēka spiediena aktuators, ar kuru palīdzību tiek veikti ādas pulsācijas. Kā rezultātā mēs arī no ādas virskārtas izspiežam asins un pēc tam ar optisku sensoru palīdzību novērojam reperfūzijas procesu. No optiski iegūta signāla mēs to varam parametrizēt un izteikt dažādos jau kvantitatīvos rādītājos. Mēs paredzam tieši šīs ierīces atrašanos intensīvajā terapijā pie pacienta gultas. Šie rekapitalizācijas parametri ar šo diagnostisko vērtību būtiski papildinās ārsta izpratni par mikrocirkulācijas bojājumiem, terapijas gaitu, ļaus veikt diagnostiku daudz agrīnākā stāvoklī. Mēs zinām, ka šobrīd pasaulē ir apmēram 500 000 intensīvās terapijas gultu. Mēs ticam, ka šī ierīce noteikti atrastu savu vietu pie katras no šīm gultām, kā arī potenciāli šāda metodika varētu tikt izmantota ne tikai intensīvajā terapijā, bet arī reanimācijā un neatliekamajā palīdzībā.